Jā. Labvakar Ojāra Vāciešu muzejā, un es biju ļoti pagodināta un pārsteigta, kad Ojāra Vāciešu muzejs uzaicināja mani runāt dzīve un dzeja, ar domu, ka runāt par Imantu Ziedoni un par dzeju. Es uzreiz teicu, ka es varu pastāstīt, kā mēs ejam Ziedoņa ceļu, bet lūdzu negaidiet no manis, ka es analizēšu Ziedoņa dzeju vai kaut kādā veidā kaut ko gudru par šo tēmu pateikšu. Es jums visu, kā pie bikts, izstāstīšu, kur mēs ejam, kā mēs ejam, un es mēģināju apkopot savā stāstā to, ko parasti visbiežāk man jautā. Mēs šodien esam divi, tātad mani sauc Žaneta Grende, un es nolēmu nosaukt visus savus amatus un ko es daru, lai būtu skaidrība. Tātad es esmu Imanta Ziedoņa fonda Viegli padomes vadītāja, es esmu Imanta Ziedoņa muzeja, Ziedoņa muzejas dibinātāja un uzticības padomes dalībniece. Es esmu fonda 1836 dibinātāja un valdes locekli, un es esmu Latvijas Kultūras akadēmijas studente, doktorante. Šis pēdējais ieņems vietu arī stāstā, kā saka teātrī, ja pie sienas ir visa, tad viņi noteikti izrādes laikā izšaus. Savukārt mans kolēģis ir Enriko Plivčs, Ziedoņa fonda Viegli brīvprātīgais, vienmēr palīdz, Ziedoņa muzeja liels draugs, mēs dalamies maizes kumosā, fonda 1836 dibinātājs un vadītājs, dziesminieks un jau arī komponists. Enriko mums ir ļoti pārsteidis šogad ar to, ka viņš ir sācis rakstīt mūziku, un mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš raksta mūziku tieši ar Ziedoņa vārdiem. Enriko dziedās gan fonda Viegli dziesmas, gan arī savas jaunās kompozīcijas, un jūs būsiet ļoti patīkami pārsteigti. Bet pirms es sāku stāstīt par Imantu Ziedoni un ceļu, kādā veidā mēs ejam, šodien no rīta nolēmu palasīt un paskatīties, ko Imants Ziedonis ir teicis par Ojāru Vācieti. Tādās mūsu sarunās ar Imantu viņš vienmēr teicis: Žaneti, Ojārs Vācietis par mani ir labāks dzejnieks. Viņš ir sirdsapziņa, viņš ir nelokāms, viņš ir stingrs un vienmēr aicināja mūsu Ziedoņa muzejā runāt ne tikai par Ziedoni, bet par visiem arī Ziedoņa draugiem, un Imants uzskatīja Ojāru par draugu. Nu, lūdzu, ko Ojārs mums saka, Imants mums saka par Ojāru. No patikšanas uz patikšanu. Ojāru diena. Senlatviešu karavīri vilkači dzied pabēdīgas karavīru dziesmas, bet mēs ar Andru un Ēriku neskapēc sadomājam iet uz pankūku bāru ēst pankūkas. Vai Ojārs ēda pankūkas? Vai Ojāram ir dzejoļi par pankūkām? Saku, viņa papīra izgriezuma mandalās muzejā pie sienas ir kaut kāda līdzība ar pankūkām, un tad jau pareizi vien būsim inspirēti. Margaritai Gūtmanai ir romantiska fotogrāfiju izstāde Ojāra Vācieša iela ar šķībām mājiņām, būdiņām, žogiem un iešķieptiem jumtiem. Drīzāk gan Čaks vai Biruta Baumane. Tik romantiski. Ojāram viss bija daudz sāpīgāks un sakāpinātāks. Ojāra Vācieša sajietas muzejā. Kāds man Burzumā uzskrēja ar papalātu un liķieru glāzītē. Te ir Ojāra klātbūtne. Tā, jo man uzgāza arī kafijas tasīti. Tie ir Ojāra joki. Es jau tos pazīstu. Mākslinieks man uzdāvina fotoalbumu. Tur ir ļoti būtisks, kaut kādā veidā cildens un likteņa stiprs Ojāra Vācieša portrets. Tas mani ļoti iepriecināja, jo visu laiku esmu bijis apvainots par mākslinieku tieksmi, stipro un skaisto dzejnieku attēlot slimīgu, savītušu un bez tās enerģijas, kas viņam tik ļoti piemita. Ir jāredz īstais, iekšējais ģēnijs, nevis viņa saburzītā, ārējā, novalkātā čaula. Es neko labāk par Imantu par Ojāru Vācieti nepateikšu. Šeit, šajās trijās domās ir pateikts viss. Imants ļoti, ļoti mīlēja Ojāru un vienmēr ilgojās pēc viņa. Un viņiem abiem arī ir tādas kopīgas domas, un tad, kad mēs runājam par Imantu Ziedoni un par to, kas mums būtu jādara, mēs vienmēr runājam par ceļu. Un Ojārs Vācietis
arī ir ceļā un raksta par ceļu, un tas viņiem abiem ir ļoti kopīgs. Ojārs Vācietis, ceļš. Pie visa, kā eju, es eju kājām. Es gribu atnākt un nevis ierasties. Bez ceļa piekusuma, bez ceļa vientulības, bez sevis satikšanas, bez ilgošanās pēc tevis. Es gribu pienākt un nevis uzrasties, bez attāluma, bez soļiem, bez soļu balss, kas runā neizrunājamo. Jā, es noplēšu daudz zoļu, bet es nenoplēšu daudz cilvēku. Lasot Ojāru Vācieti, man ir sajūta, ka es lasu Imantu Ziedoni. Tas ir tik ārkārtīgi tuvu par to pašu, par ceļu, par cilvēcību un par cilvēkiem. Nu ko, Enriko, pirmo dziesmību? Man reizēm ļoti kauns, reizēm nemaz nav kauna. Reizēm man ļoti patīk ubagu pauna. Ieju mājās, saku, vai jūs nevarētu man dot maizi, kādu viciņu sviestā, pavarot, pavarot. Man nemaz nav kauna, ja man prasa, kā rīts klīst bez darba kāds dušīs cilvēks, jauns vēl un veselīgs. Vai tad jums nevajag, es saku, jodarus, ākstus, veselai vajag, es saku, arī svētos rakstus. No manis jūsu dārzā tā pelnīs staro, no manis tās skumjas vakaros pļavās garo. Par maizi jūs visi, bet kas par ziediem karo, un tāpēc vai jums grūti, ja mani jāpavaro. Vai jūs nevarat mani pacienāt? Ja jūs gribat, lai meitas dod paidenu spīt, vai jūs nevarat mani padzirdīt? Un ja kādreiz pret mani jūs namatēsās, es saku nekas, man nav jākaunas. Es ņemu savu ubagu palnu un eju tālāk, un man nav kaunas. Un ja kādreiz mani kļūs namatēsās, es saku nekas, man nav jākaunas. Es ņemu savu ubagu palnu un eju tālāk, un man nav kaunas. No manis jūsu dārzā tā pelnīs staro, no manis tās skumjas vakaros pļavās garo. Par maizi jūs visi, bet kas par ziediem karo, un tāpēc vai jums grūti, ja mani jāpavaro. Da-da-da, 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 Ziedoņa vārdi, Renāta Kaupera, mūzika. Ļoti bieži man jautā, Žanet, nu bet kā tur viegli, kā fons viegli, kā Ziedonis, kā tas viss jums tur notika? Kā tas viss notika? Un
man vienmēr ir jāsāk stāstīt ar tādu mazu atkāpi, tāpēc, ka šī atkāpe ir ļoti būtiska. Un tā atkāpe ir tāda, ka pirms 12 gadiem es biju ļoti stipri biznesā, tas tā maigi teikts. Es biju izveidojusi savu kompāniju, pārdevusi amerikāņiem, vadīju Amerikas uzņēmumu, riska vadība, finanses, un man visa galva bija tajā, un nauda, un uzdevumi, un rezultāti. Un tāpat laikā es uz savu 40. gadu jubileju saviem biznesa partneriem un draugiem lūdzu, tad sajūta bija uzdāvināt ziedoņa rakstus. Un man draugi tā kā arī mazliet gribēja man iznest cauri, un viņi sagatavoja no tiem rakstiem tādu kā performanci. Skaitīja epifānijas un dzejoļus, un mums izvērtās tik brīnišķīgs vakars, un beigās viņi visi paši sev nopirka, un tas tāds liels prieks un gandarījums. Un tad, kad es 10. martā man bija dzimšanas diena, un tad, kad es 1. aprīlī ļoti noteiktā solī devos cauri Vērmanas dārzam, es ieraudzīju nākam pretī Imantu Ziedoni. Un tad jūs saprotiet, tā visa pārņemta, kas bija ar mani noticis. Es smaidu, es nevaru paiet garām, es saku labdien, un viņš arī man sveicina, un tā kā liekas, ka mēs esam pazīstami, un viņš saka, iesim iedzersim kafiju. Es domāju ļoti īsu brīdi. Man, protams, bija kaut kur jāiet, man viss bija saplānots, viss bija kaut kur. Un es teicu, aiziet. Un tā sākās mūsu, es teikšu, 12 gadu draudzību, lai arī 9 gadus tas bija tieši ar Imantu, bet man ir sajūta, ka viņš nekur nav aizgājis, viņš tepat ir kaut kur jojāri pa augšu pa kādu ceļu iet. Un kas Imantam patika, viņam patika tas, ka es esmu biznesā. Es no kultūras tā, pa lielam maz ko sapratu, par to nerunāju, bet viņam bija sapnis, viņam bija mūža sapnis būt tautsēmniekam un izveidot uzņēmumu. Un viņš man saka, Žanet, apsoli man, ka mēs kopā uztaisīsim biznesu. Es domāju, ar dzējnieku biznesu. Visā tajā priekā un laimē un visā es apsolīju. Un mums ļoti jauka gāja. Un starp citu viena no kompānijām, kur mēs nodibinājām, turismu kompāniju Jordan, strādā vēl šodien. Un tajā sarunās, ja man jāraksturo kāds ir Imants, tad man ļoti patīk šāds citāts. Imants saka, man visi prasa, kam es vēl ticu, kas vieš cerību. Tas, ka vēsture spēlē šahā izšķirošo gājienu ar figūru, kādas līdz šim nemaz nav bijis, ar figūru, kādas nemaz nav. Tā ir Imanta būtība, tas ir paradoksu pilns, tu nekad nezini, kā sāksies rīts, kā beigsies vakars, un vai tas, par ko tiek runāts, ir īstenībā patiesība, vai tas ir kāds joks vai spēle, bet tā ir brīnišķīgas sarunas un brīnišķīgs ceļš. Piemēram, mēs runājam, viņš man saka, Žanet, kā tu domā? Tad, kad es nomiršu, man būs muzejs. Es racionāli orientēta sieviete, uzreiz dodos pie kultūras ministras Helēnas Demokovas un prasu viņai, Helēna, kā jūs domājat, vai Ziedonim būs muzejs? Parasti ministri, man bija pieredze, atbild, naudas mums nav. Tad normāli atbild. Es saku, man nevajag naudu. Man svarīgi zināt, vai Ziedonim būs vai nebūs muzejs. Viņi saka, zin, ir kultūras kanons, viņš ir kultūras kanonists, faktiski vajadzētu tā kā būt. Es vēl piezvanu Lansmanim Imantam un prasu, kā viņš domā. Viņš saka, jā, Imantam noteikti vajag muzeju. Es priecīgi skrienu pie Imanta, saka, Imantam būs muzejs. Viņš saka, man nevajag. Viņš saka, man nevajag. Es tikai gribēju zināt. Man nevajag. Un vispār, ja es gribētu muzeju, es gribētu, lai viņš ir nemuzejs. Es saku, kā tu to domā, nemuzejs? Lai tur viss ir otrādāk nekā muzejā, lai var dzīvoties pa muzeju, lai visi kā ciemiņi, dzer tēju, dzied, sarunājās, lai nav tur... Viņš nosauc veselu rindu ar lietām, ko viņš negrib. Un viņš man saka, uztais man tādu muzeju. Es saku, Imant, es nevaru. Es neesmu muzejniece, es no tā neko nesaprotu. Es to nevaru.
Viņš saka, kā tu nesaproti, ka tieši tas, ka tu no tā neko nesaproti, ir tas pats foršākais. Tā mēs runājām, un atnāca krīze, kaut kā tās mūsu runas apsīka, un sākoties krīzē, es iepazinos ar radošiem jauniešiem, ar Renāru Kauperu, Goranu Goru, Māru Upmantu Holšteinu, Artūru Irbi, Kārli Kazāku. Mēs sākām braukāt pa Latviju, sakopt ar jauniešiem kopā laukus. Jo, krīzē ir grūti, bet tu vienmēr kaut ko vari darīt. Tu vari strādāt, paņemt lāpu, cirvi. Un pēc tam mēs spēlējām futbolu, un pēc tam mēs dziedājām kopā ar jauniešiem. Un es vienā reizi atnāku pie Imanta un saku, klausies, Imanta, mēs te braukājam pa Latviju, un tad mēs darām to, un tad mēs dziedam, un tad mums ir tas. Viņš saka, klausies, atved man tos jauniešus šur pie manis. Un mēs tādā delegācijā braucām pie Imanta uz Jūrmalu, kur viņš atpūtās kopā ar Ausmu Saeimas vasarnīcā, un tur bija daži dageri, un mēs tagad izstāstam, kā mēs tur dārām, un jau dziedam pirmās dziesmas, un Imants viltīgs, viņš zina, ka es to muzeju negribu, viņš pie Renāra, viņš saka, klausies, Renāra, mums ir Žanete tā doma, ka vajadzētu uztaisīt Ziedoņu muzeju, un Renārs tik māja ar galvu, jā, taisīsim. Nākošā dienā Renārs man zvana, es nemeloju, 6 no rīta, un saka, klausies, Žanete, aizbraucam uz tiem Murjāņiem paskatīties. Man ir vienīgā diena šodien brīva, kad es varu. Mēs 6 no rīta, es, Renārs un Māris Saukāns aizbraucām uz Murjāņiem, apskatīties to vasarnīcu, un viņi apdūbēk svarīgi ir staigā un saka, ņemam. Es saku, kā jūs domājat paņemt? Tas maksā naudu, ir vajadzīga nauda. Viņi saka, sadabūsim. Mēs piezvanījām pirmiem 2 atbalstītājiem, mūsu draugiem Igoram Skokam un Olafam Bērķim, un teicām, klausies, mums vajag tik un tik vairākus 10 000 latus. Viņi teica, nav problēma. Un tādā visā tajā viss skaisti, viss labi, pērkam, taisam muzeju. Un paši nezinot galu, kā tas beigsies, to sākām darīt. Un tomēr es tā apdomāju visu, es tā mīlu apdomāt visu kārtīgi un smuki. Un es teicu, zini, Mantu, sarunājam tā, tu uzraksti grāmatu par Murjāņu māju, jo tikai tu zini, kā tu cēli, ko tu domāji, kā tas viss notika. Mums pēc tam būs jāstāsta cilvēkiem par to, mēs nevarēsim to izstāstīt. Viņš man apsolīja, uzrakstīja grāmatu, ka viņš pabeidz, viņš aizgāja, faktiski pēc mēneša. Un es teicu, ka es esmu, kā jau tu zini, ļoti racionāla, ļoti praktiska, un man ir vajadzīgs kaut kāds redzējums par to, kas tad ir tas tavs nemuzejs. Ko tu gribi, kas tas ir? Un mūsu draugs, bijušais kultūras ministrijas valsts sekretārs un ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts uzņēmās ar Imantu izstrādāt tādu kā pirmo muzeja stratēģiju, kurā viņa ar Imantu pārunāja tās lietas, ko viņš gribētu. Jūs ar vārdu pārunāt, lai jūs saprastu, Imants pēdējos dzīves gadus ļoti slikti runāja. Un faktiski tas, ko viņš runāja, saprata nedaudz cilvēku, es tai skaitā, un tad bija jātulko visu laiku. Un ļoti bieži arī bija tā, ka Imants gribēja kaut ko pateikt, mums bija jāmin, tu to domā, nē, tad viņš nesa bildes un rādīja, tas bija vesels process, kādā veidā varēja sarunāties, un tad mums šķiet, ka viss tā kā būtu, grāmata ir, māju esam nopirkuši, un ir stratēģija, tā kā vajadzētu kaut ko darīt, draugi, tas viss nav tik vienkārši. Enriko, uzdziedi. Kad apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Tad apstājās laiks, un tā bija mīlestība. Bet tikai mīlestības priekšā tas apstājās. Sekundes varēja grābt kā smiltīs,
Kad apstājās laiks un tavi mīlestība. Kad apstājās laiks, kad apstājās laiks un tavi mīlestība. Ja tikai mīlestības priekšā tas apstājās, un sekundes varēja grābt kā Kad apstājās laiks un tavi mīlestība. Kad apstājās laiks, kad apstājās laiks un tavi mīlestība. Un tas ir tas skaistākais, tas ir tas skaistākais, kā mīlestība neprot skaidīt. Tas ir tas skaistākais, un tas ir tas skaistākais, kā mīlestība neprot skaidīt. Kad apstājās laiks, kad apstājās laiks, un tavi Tad apstājās laiks, tad apstājās laiks un tavi mīlestība. Tad apstājās laiks, tad apstājās laiks un tavi mīlestība. Tad apstājās laiks, tad apstājās laiks un tavi. Jānis Trapcāna mūzika. Es atceros pirmo reizi, kad mēs, jau muzejisti, iegājām Murjāņu mājā, sasēdāmies pie kamīna. Mēs viens uz otru skatījāmies un domājām, ko mēs tagad darīsim. Un Imanta tā ideja, tā galvenā ideja bija tāda, viņš teica, muzejs nav par mani, tas nav par Ziedoni. Muzejs ir par jaunradi. Imantam vienmēr patika satiekoties prasīt, ko tu radi. Nevis, ko tu strādā, bet ko tu radi. Kas ir tas, ko tu esi uzradījis šodien? Un jēgpilnas sarunas. Jēgpilni mēs mākam runāt, tur mēs sēžam un visu kaut ko runājam. Un Renārs saka, Klau, bet ko mēs mākam? Mēs mākam rakstīt mūziku. Un pirmās nedēļas laikā no starta pozīcijas 0, klētī ar vienu kompjūteru un 2 Latvijā ražotiem mikrofoniem tapa pirmais albums Viegli. Līdz šim albumam visi domāja, ka mūzika ir jāieraksta ļoti dārgās studijās un tas prasa kaut kādu laiku. Protams, tas prasa laiku, protams, tas viss tā ir un tāpat laikā to var izdarīt klētī un brīnišķīgi. Un tad radās vēl trakāka ideja, Māris Saukāns teica, klausties, bet mums vajadzētu to albumu atklāt Nacionālā bibliotekā. Es teicu, pat tajā, kas vēl nav uzcelta. Viņš teica, jā, tas taču būtu tik forši, ka mēs neuzceltā bibliotekā, zālē, betonā dziedam.
Un mēs, labi, atļaujas, ķiveres, man uzreiz sāk strādāt viss, vai ne? Es uzreiz saprotu, ko tas nozīmē. Un visi dzejnieku dievi mums stāvēja klāt, un bija pirmais koncerts, jau tagad jāsaka, Ziedoņu zālē, un man reizēm tā likās, kā vispār var ienākt prātā doma, ka tā Ziedoņu zāle nav Ziedoņu zāle, bet loģiski, ka viņa ir Ziedoņu zāle, jo mēs dziedājām, tur vēl pirms biblioteka bija uzcelta, un Imants bija klāt, un ļoti priecīgs, un starp citu tajā reizē bija tā, ka, ja kāds atcerās vai redzējis šo koncertu, vai bijis klāt pat daži, ka mūs iznesa cauri Renārs un Māris Sirmais. Renārs teica tā, tagad visi kopā dziedāsim mazo bilžu rāmīti. Un bija rindās sasēdušies kora kamēr dalībnieki, un viņi sāka dziedāt, un visi domāja, cik mēs paši dziedam. Un tad nāca ārā koras kamēr un dziedāja, un viss bija tik pārsteigti, bet pēc šī koncerta Sirmais un pienāca klāt un teica, klausies, Žaneta, kaut kas ir jādara, zāle nav akustikas. Un no šī koncerta faktiski izveidoja šobrīd brīnišķīgo Ziedoņu zāli ar akustiku. Ko dara fonds Viegli šodien? Mēs esam ierakstījuši vēl 2 albumus, kopā 3 albumus un koncertējam katru gadu. Un tie, kas vēro no malas, varētu domāt, ka vienīgais, ko mēs darām, ka mēs dziedam, bet tā tas nav. Fonds Viegli ir īsteno vienu Ziedoņa lielu ieceri, ko viņš vienmēr ir gribējis apbalvojumu laiks Ziedonim. Imants uzskatīja, ka tautai ir jāredz savs spēks, un ka jāredz tās spēks, kur pamatlieta ir vērtības. Tu vari būt izcils zinātnieks, izcils jaunietis, izcils tautsaimnieks, bet ja tev arī nav vērtību sistēma, tad tu neesi izcils. Un, manuprāt, tas ir tāds brīnišķīgs veids, kā runāt ar sabiedrību par vērtībām, par to, kas ir svarīgi šodien Latvijā, kas ir svarīgi nākotnē. Šogad fonds Viegli pirmo reizi ir kļuvis par izdevēju. Mūsu pirmā grāmata, es skaitīju, nonāca pie 1, un mēs ilgi domājām, nekad jau mēs nebūsim tāda izdevniecība, kas konkurēs ar Zvaigzni vai Rozi vai Jumavu. Mēs esam nolēmuši izdot 1 vai 2 grāmatiņas katru gadu, pārsvarā Ziedoni, bet tā interesantā lieta, ka mēs vēlētos tai grāmatai pievienot vērtību, pievienot mūsdienīgu skatījumu. Grāmatas es skaitīju nonāca pie 1 kontekstā, Jūras Rubens uzrakstījis priekšvārdu. Tātad Imants šajā grāmatā saka, ka bērnībā viņš Jāņu vakarā redz āboliņu lauku, un āboliņu laukā ir migla, un viņš saprot, ka tas ir Dievs un vēlas kļūt par agronomu. Grib kopā grāmatu izlasīt līdz iznākšanai, tas būtu pilnīgi Imanta piegājiens. Darīt visu otrādi. Parasti nopērk grāmatnīcā un lasa, bet mēs jau būsim izlasījuši. Mēs rīkojam daudz un dažādas notikumus. Mums tikko Lutera draudzē bija Indula Paiča skatījums uz to, kā viņš redz šo grāmatu. 8. septembrī es visus jūs aicinu. Pēteris Kļava stāstīs, kā viņš redz šo grāmatu. 22. septembrī mūsu laika Ziedonim laureāta izcilā literatūras skolotāja Daiga Zirnīte analizēs dzejoļus. Un oktobra beigās mēs izdosim šeit Lutera draudzē. Imants bija Lutera draudzes loceklis un Jūras Rubens bija viņa mācītājs, bet parunāsim arī ar mūsu laureātiem Jačeslavu Šķēju un Renāru Kauperu un ar Jūri par ceļu, kā mēs ejam, ko mēs atrodam. Un turpināsim koncertēt, mēs koncertējam. Bet kur tad muzejs, vai ne? Koncerti un grāmatas un laiks Ziedonim, un kur tad muzejs? Ko tad pa ceļiem varbūt? Pa ceļiem. Tikko maz vējš uzvējots, es pateikšu jums, kā es mīlēju tos. Tikko maz vējš noglaudīs, es muļķītis būšu, mans prāts būsīs. Un es ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, kad es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks
par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakariem. Jūs nakts mājas dosit, es teikšu paldies. Bet ja palikšu, kas manu ceļu ies? Un es nezinu cilvēki, kur manas mājas. Vien balti putekļi putinājas. Un tad es ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, tad es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakariem. Un es ieraudāšos, bet kad raudāt beigšu, tad es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par ceļiem šiem, kas aiziet uz rītiem un vakariem. Mūzika, Gorankova. Jā. Protams, daudzi smaidot man bieži prasa, kā tad jums tur viegli? Viegli, ja jums viegli. Tagad. Un es esmu atradusi tādu brīnišķīgu Ziedoņa dzejoli, kurš, manuprāt, paskaidro visu vieglumu. Vispār man ir vairāk dzejoņi par vieglu, mums arī viena dziesmiņa par vieglu, bet man liekas, ka šis ir tieši tas, kas to paskaidro. Smagi dzimām, smagi kapus rakām, smagums valda, smagumu te jūt. Uz šīs zemes viegli būt ir smagam, grūti uz šīs zemes vieglam būt. Par muzeju tātad. Ziedoņa muzejs. Jauki, mūzika, Murjāņi, viss ir brīnišķīgi. Un vienu vasaru es sēžu Murjāņu mājās un domāju, jā, redz, cik interesanti Imants ar mums spēlējās, ka mēs it kā viss skaidrs, viss ir aprakstīts, viss ir pateikts. Tu nevari notvert, tu nevari satvert, tu nevari interpretēt. Nav tādas īstas pārliecības par to, un es zvanu Rūtai Muktupāvalē un saku, klausies, Rūta, ko man darīt? Kā man vislabāk saprast, kā man vislabāk satvert un to izdarīt? Un viņa saka, es zinu kā. Pēc nedēļas beidzās iestāja eksāmeni Kultūras akadēmijā doktorantūrā. Iesniedz motivācijas vēstuli, promocijas darba aprakstu, iestājies un tu izmācīsies un tu zinās, ko darīt. Tāds vienkārši padoms, vai ne? Es uzrakstīju, iesniedzu un tiku budžeta grupā. Es esmu studenti Latvijas Kultūras akadēmijā, pabeigusi jau 2 gadus, un mēs veicam pētījumus un rakstam publikācijas un visu, kas pienākās studentiem un doktorantiem, un esmu ārkārtīgi pateicīga Rūtai Muktupāvalei un liktenim. Man nekad nebūtu ienācis prātā 50 gados stāties vēlreiz un mācīties, un es visiem iesaku, ja jūs gribat padarīt savu dzīvi interesantu, tad viens no veidiem noteikti ir iestāties vēlreiz augstskolā, jo mūsdienās, šī ir man 3. augstskola, 3. Mūsdienās mācās pilnīgi savādāk nekā mācījos, kad es mācījos, tātad 82, 87 un 2000 gadās. Šodien es mācos uzreiz 3 universitātēs un vienā akadēmijā. Es mācos Liverpools
akadēmijā Liverpool dod brīnišķīgus tālmācības kursus muzeoloģijā, un ja kāds muzejnieks saka, tur kaut ko nezinu vai nesaprotu, lūdzu. Es mācos Toronto radošās industrijas un mācos Sidnejā radošās industrijas. Mūsdienās piedāvā ļoti plašu klāstu, grāmatas, atsakot, ir pilnīga bauda mācīties kaut vai pašam priekš sevis būt šajā procesā, un tu kļūsti, kas tu kļūsti. Nu, un mācoties tātad par muzeoloģijas vēsturi, izrādās, ka viss tas, ko Imants teica, Jēkpilnes sarunas ir pirmais muzeja pieminējums Platonam. Platons uzskatīja, ka muzejs ir Jēkpilnes sarunas, un ar jaunradi un radošums ir otrais pieminētais muzejs Aleksandrijas bibliotekā, kad tika tulkota Bībele. Un es domāju, cik tomēr interesanti, vai ne? Cik Imants tālredzīgs. Vai arī šodien mēs jau runājām par to, man liekas, ka jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja moto ir, ka muzejs ir mūzu māja. Ja, tātad mūzes Imants jau par to runāja pirms 10 gadiem, un tā solīti pa solīti mēs vēl neesam gatavi Ziedoņa muzejs, mēs tikai mācamies un skatāmies, kā to vislabāk izdarīt. Un tāds otrs ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts bija satikšanās ar Jānu Mitrēvicu. Es gan ar viņu iepazinos Bakū, kur man iepazīstināja Azerbaidžānas kultūras ministrs un teica, eto naš Jānis, tas ir mūsu Jānis, viņš mums te visus muzejus taisa. Un mēs satikāmies Rīgā, un Jānis teica, zini, Žanet, dari tā, aptaujā apmēram 40 Imanta draugus, radus un paziņas, un paskaties, ko viņi saka, kas ir Imants un kas ir Ziedoņa muzejs. Un mēs izdarījām šo mājas darbu, un atbildes par Imantu bija apmēram tādas. Jūs viņu nenoķersiet, tas nav iespējams, neceriet uz to. Un par muzeju visas tās idejas arī, ko mēs jau bijām dzirdējuši, un vēl daudzas idejas, un no tā brīža mūsu tāds kā moto ir Ziedoņa muzejs ir ceļš, mēs esam ceļā, un, draugi mīļie, neapvainojieties Vāciešu muzejs, šovakar šeit ir 2 vienā. Šovakar šeit ir arī Ziedoņa muzejs, mēs esam Ziedoņa muzejā, mēs esam ceļā, jo mēs par Imantu runājam, lasam Imantu, jūs klausaties manī, un tātad mēs esam šajā ceļā, bet par ceļu mēs runāsim vēl. Ko mēs šobrīd darām muzejā? Tātad šobrīd mums ir tādi 2 ļoti nopietni darbi. Mēs mācamies, kādā veidā muzejā ienest jaunradi vai to nemuzeju. Mums trešdienās ir Murjāņos nakts pārgājieni ar tādiem dažādiem interesantiem ziedoniskiem elementiem. Ceturtdienās mums ir līdzīgi kā Vāciešu muzejā Jēkpilnes sarunas. Tad mēs runājam ar cilvēkiem, ar Imanta draugiem par Imantu. Piektdienās muzejos mums ir gan koncerti, gan kino vakari, piemēram, rītvakar, Murjāņos kino vakars, un sestdienās ir atvērts publikai, jebkurš var pieteikties mūsu mājaslapā un tātad nākt. Un mēs ejam apkārt Latvijai, par to stāstīšu vēl vēlāk, un tātad Leišmalīte ir iespējams garākais muzejs pasaulē, 571 kilometrs. Tajā konceptā, kas ir Ziedoņa muzejs, ir ceļš, mēs nepaliksim tikai pie Murjāņiem. Šobrīd ir gan idejas par biblioteku Rīgā Zvirbulis, gan Ķiršu dārzu Tukumā, gan Ķemeros, gan mēs esam ceļā. Un par ceļu runājot, atkal viss notiek nejauši un paradoxāli. Tātad Enriko ir viegli brīvprātīgais, un jau tik ilgus gadus esam kopā un pazīstam viens otru. Un pagājušā gadā mēs bijām aizbraukuši uz Liepāju, uz Lauras Grozes ķiberes izrādēm. Viņi ir mūsu draugs, mūsu režisori. Un ejot pa Liepājas molu, mēs ar Enriko sākām pļāpāt, ko varētu darīt un tā. Un abiem ir viena un tā pati ideja, tikai savādāk ietērpta. Un Enriko saka, ko tu saki man? Es saku, ka vajadzētu apvidot, apceļot un apmīļot Latviju. Un es savukārt Enriko saku, klausies, Imants Leišmalītē raksta tā. Un galu galā pa Latvijas pierobežas joslu kādreiz iekavās tā jābūt, izsaukuma zīme, turisma ceļš, un ceļotāji prasīs izbrauktā maršruta vietu interesantu iemirdzēšanos.
Un mēs abi nolemjam, kad ir jāsāk veidot ceļš apkārt Latvijai, tad Ziedoņa muzejs ir ceļš, un Enriku aplido un apmīļo, un brīnišķīgas idejas, un mēs nedēļas laikā nodibinājām fondu. Tātad mums vajadzēja. Bet nākošā vai turpatējās dienās mēs satikām Renāru Kauperu. It kā mēs visi tur kopā esam, bet viņš saka, klausties, mums ir baigā ideja. Mēs ar mūziķiem Tigulu un to izdomājām uz Latvijas 100 gadi koncertēt 100 koncertus pašos tālākajos pierobežas kultūras namos. Mēs sakam, klau, bet ejam kopā, taču mēs iesim, jūs koncertēsiet. Un tā pagājušajā gadā mēs nolēmām, ka ir jāveido ceļš apkārt Latvijai. Mēs apbraucām visas pašvaldības. Apkārt Latvijai ir 43 pašvaldības. Runājām ar pašvaldību vadītājiem un turismu informācijas centru vadītājiem un stāstījām savu ideju. Jums vajadzēja redzēt, kā viņi uz mums skatījās. Parādam filmiņu, kāds mums gāja. Jā. Ir saule, debesis un maize aprārūst. Mēs esam atbraukuši mūsu pirmajā pieturas vietā, tie ir Saulkrasti. Mēs tagad dodamies iekšā informācijas centrā, iepazīsimies, prasīsim skaistākās apskates vietas, un tad, kad šie kontakti būs uzņemti, tad mēs dosimies tālāk uz nākamo vietu. Ir tik nepietiekams, ir saule, debesis un maize aprārūst, un bērni dzimst, nekā jau nepietrūkst, nekā jau nepietrūkst, kad zvaigzne krītā it kā iekož. Tagad mēs dodamies uz Ainažu molu. Uz ceļa ir vislabāk kā nekur, uz ceļa tas jau arī ir nekur. Nav tērvetes, nav enguras, nav balvu, ir tikai kājas nejūtu es. Nav tēva, mātes nav un māsu brāļu, tik birstelas kā debesis stāvtāļu, un mākoņi un vientulība cēlā, sirds runā kā no pazudušā. Nav arī mazliet. Laima dara šādas lietas, tas ir vienkārši laimīgi. Iet bārenīte jūtu, iet trīs dēlī, iet dievturi kā miglas veļī vēlī. Mēs esam nonākuši ļoti burvīgā Vaņodas novadā. Mēs viņiem satiekamies, izrunāsim par kartēm, par ceļiem, par smukām vietām. Es esmu ceļš, pats sevi Braucam uz galējo punktu, uz pirmo robežu stabiņu. zeltam attīšties, lai špādi šurp uz ceļa kūmas dzied, 100 sveču stālu rādā. Saule lejā. Pirmais, nopariet stabiņām. Regā. Ne bērni vien mūs tālāk elpos un tālāk dvāšos. Mēs paši turpināsimies vēl tālāk sevi pašos un
sirdī neatstāj nekādas zīmes. Un vaina jau nav gados, un saprotams, tams, es atkal neatvādos. La 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 la. Ceļš, fonds 1836, tik kilometri apkārt Latvijai. Tā nosacīti, nemaz nenosacīti, ļoti precīzi esam iedalījuši ceļu tādos 4 posmos. No Nidas, pirmais stabiņš līdz Ainažiem, ir apmēram 500 km, un to mēs saucam par Piejūru. No Ainažiem līdz Pededzei ir Latvijas-Igaunijas robeža, un to mēs saucam par Ziemeļmeitu. No Pededzes līdz Demenei, kas ir Krievijas un Baltkrievijas robežas, ir Māras ceļš, un no Demenes līdz Nidai ir Leišmalīte, kas Imants ir izstaigājis un sarakstījis, un tātad mūsu uzdevums ir līdz 18. gada 21. jūnijam iezīmēt ceļu apkārt Latvijai, un šogad mēs sākām to darīt. Atceros gatavošanos, kā mēs gatavojamies un kā tas būs un kā viss notiks un satraukums. Un 18. martā Enriko ir dzimšanas diena, un viņš paziņo, es esmu sarakstījis savu pirmo dziesmu. Lūdzu, Enriko. Jā, es labprāt arī tādu mazu ievadiņu šoreiz pateiktu. Šīs dziesmas, ko jūs dzirdējāt pirms tam, tās ir fondu vieglu dziesmas. Un, kā Žaneta teica, kad iznāca pirmais disks, man kaut kas viņu uzdāvināja. Un pilnīgi skaidrs, kad es viņu sāku spēlēt, es pats atkodu akordus, jo fonds viegli nebija līdz akordus, arī vēl tagad šobrīd nav, bet es palīdzēšu, lai būtu tie akordi. Un loģiski es viņus spēlēju, man viņus ļoti patika, un pavisam noteikti, kad caur fondu viegli, es vispār sāku aizdomāties par dzeju, kas ir dzeja, šajā gadījumā Imants Ziedonis konkrēti, un mani ļoti, ļoti iedvesmoja. Un tad, spēlējot šīs dziesmas, pieminētais Māris Saukāns, arī mums bija viena maza tāda sadarbība, mēs tādas mājiņas tur koordinējām, un viņš vienu dienu saka, klausies, tiešām atnāc, tur vajag bišķi palīgus, mēs tur to koncertu taisam, un tur vajag bišķi rokas kaut ko panēsāt un tā. Es teicu, nu labi, ko tad laiks ir, un dodamies, un tad kādus vairākus gadus palīdzēja, tā kā tiešām, man sakot, aktīvi piedalījos, ļoti, protams, iedvesmoja, ļoti patika. Nu lūk, un tad tas stāsts, ko nu pat kā radījām jau video, kad 1836 projekts. Un tad mēs stāstam, kā mums tas viss sācies, es pastāstīšu tādu savu sajūtu, kā man viņš sākās, jo man liekas, ka ir 2 veidi projekti. Ir tādi izdomātie projekti, kad cilvēki sanāk kopā un sasēžās un kaut ko nolēma, ka mums tur kaut kas jāizdara, tad visu izdomā un tur tāds brainstorms un rodās kaut kāds process. Un ir tādi, kā gan projekti, gan arī dzeja, jo arī Imants teica, ka viņam reizēm ir tā, ka viņam vajag vienkārši lapiņu līdzi un rakstāmo, jo kaut kādā tajā brīdī pēkšņi viņam ir jāsāk rakstīt. Un tad viss pārējais lietas tiek palicis malā, tāpēc, ka tas dzejols nāk. Nu lūk, un tad šī ideja manā gadījumā tiešām bija no šī otrā varianta, no šī otrā stāsta, jo esot pie dabas, pie jūras, nodarbojoties nedaudz ar sportu, un tajā brīdī, kad tiešām nekas nedomājās, nav tā, kad aktīvi par kaut ko gribās domāt, pēkšņi atlido 4 vārdi – aplido, apceļo, apmīļo Latviju. Un tad tā kā Žaneta saka, no sākuma uzrunāja savus draugus, tie saka, pilnīgi traki ideja, bet daram. Satika Žanetu uz mola, ejam pa molu, izrunājam, kā arī daram. Renārs vēl pievienojās, un jau, hei, mēs esam vesela komanda. Tad principā, es vēl gribu pieminēt, ka mēs šobrīd esam kādi 10 cilvēki, kas to visu koordinē. Un, kas ir interesanti, kad unikāls ir katra cilvēka stāsts, kādā veidā viņi ir pienākuši klāt. Piemēram, mums ir komanda dalībnieki arī šeit zālē, un tas ir vienkārši fantastiski, kādā veidā mēs visi tiekam saslēgti un savienot. Nu jā, un tad, kad jau mēs esam jau skaisti, sakot, šo ceļu sākuši darboties un rosīties, tad mēs esam arī, nemaldos, ievākušies Aldara iela ofisā, kur tad mēs esam sanākuši kopā, sapratuši, ka mēs esam
Mūsu ceļi ļoti krustojās un mēs esam ļoti pa draugam. Fonds Viegli, Imants Ziedoņa muzejs un fonds 1836. Un tad ir Žanets pieminētā dzimšanas diena, kur, jā, vēl viena lieta, es gribēju piebilst, ka pirms šo dziesmu spēlēju, ka tā, kad es spēlēju fondu Viegli cover dziesmas, tad man arī cilvēki prasīja, kur tad tavas dziesmas, un kad tu spēlēsi kaut ko, un es teicu, es nejūtos, ka man tagad ir jāspēlē kaut kur plašāk, jo tas tomēr ir cover dziesmas. Es, protams, pielieku kaut kādu savu intonāciju vai kaut ko, bet tas paliek tādā sevis un draugu lokā. Un tad es neviens man mērās neraustīja, bet tad pateicu, ja man gadījumā būs kāda melodija sava, piemēram, tad jau no gaļisko informāciju varētu un to dziesmu varētu izdot tālāk. Un tā tas notika. Mūsu kolēģi Lāsma saka, dzimšanas dienā viņa saka, man tev kūka arī bija. Viņa saka, būs tev kūka un viens dzejolīts. Un tad neprasiet, kā tas notika, bet tas skan apmēram šādi. Ir tādi cilvēki, sirds ļoti dziļi, lietas, ka sirds viņiem nemaz nav. Vai viņi ļauni, vai viņi mīļi, kad viņi smejas, kad viņi rauj. Tev likās, bērnām tu pasauli sedzi, žilbinošs mājas un līdz stāpēm
tāds pašiem interesants jautājums bija, bet kā piet apkārt Latvijai? Nu, ja mēs sākam iet, tad 1,836 km var noiet apmēram 2 mēnešos. Nu, ja mēs šodien sākam iet, tad tie ir 2 mēneši. Vai kādam ir laiks 2 mēnešus iet? Nu, skaidrs, ka nav laika 2 mēnešus iet, un tad mēs sākām domāt tālāk. Bet redz, cik interesanti, ja to visu sadala 100 dienās, jo ir 100 gade, tad sanāk, ka ir jānoiet 100 dienas pa 18,360 kilometriem, 18 km, 360 metri. Nu, tas ir faktiski, katram pieveicams attālums vienā dienā, un tas nozīmē, ka, ja ir 100 dienas, var brīvdienās iet, tas nozīmē 50 brīvdienas, un mēs sākām rēķināt, ja mēs šogad sākam iet maijā katru sestdienu svētdienu, un nākamgad katru sestdienu svētdienu, tad vasarās, tad līdz 18. gada 21. jūnijam ir noiets. Tad mēs sākām domāt, labi, ļoti laba doma, bet vai mēs iesim no vienas vietas visu laiku, vai kaut kā savādāk? Un tad sarunās ar pašvaldībām, ar Turisma informācijas centru vadītājiem, pašvaldību vadītājiem, mēs jutām, ka viņi tā kā paši labprāt izvēlētos, kad mēs tur atbraucam. Jo tā kārtība mums ir tāda, ka mēs sestdienas apulcējamies, ejam visu dienu ap 20 kilometriem, vakarā mēs pēdam vakariņas, kopā muzicējam, runājam pie ugunskura, svētdien ejam otrus apmēram 20 kilometrus, un tad mums ir koncerts, kurš sākās 18:36 vai nu vietējā kultūras namā vai estrādītē, kad sanāk arī visi vietējie iedzīvotāji, mēs kopā muzicējam, fons viegli un draugi. Un man par lielu pārsteigumu pašvaldības ļoti ātri ir izvēlējušies gan šī gada visus datumus, gan nākamgad rakstīties, tātad arī nākamā gada visus datumus līdz pat 18. gadam. Mēs zinām, kur mēs iesim, kā mēs iesim un kā tas viss notiks. Sākām mēs 14. 15. maijā. Nu, izstāst. Jā, sākām no 14. 15. maijā. Sākām no, man arī, principā, labs jautājums, kāpēc tieši no turienes. Man arī bija zīmīgi, ka mēs, kas tur mēs tajā busiņā salicām, vienu dienu iekšā, bet Renārs noteikti bija, Žaneta noteikti bija. Jānis Dambīts no Kolkas. Jānis Dambīts bija mūsu galvenais karonesē, salicām visi busiņā un domājam, ka vajag aizbraukt līdz Kolkai. Kolkas raksts, viņš tur visu apsaimnieko un spīts punkts, pietiekams spīts punkts Latvijā. Aizbraucām, pastaigājām, sapratām, ja sākam koncertēt, tad sākam ar šo vietu. Un attiecīgi tas plāns ir skaidrs, tātad, ja koncerts notiek Kolkā, kā šodien sāk dienā 20 km, 2 pa 20 km rēķinām uz atpakaļ, kur varētu sākt, kas tur sanāk? Miķeļbāks sanāk. Ļoti labs variants, sākam no Miķeļbāks. Un tātad 14. maijā sākam visi tiekamies Miķeļbākā, dodamies līdz Mazirbai, kas ir 20 km, tad pie brīnišķīga saimnieka pie Igora Stūrīšos, ja? Stūrīšos mēs paliekam, viņš mūs uzņem ar fantastisku, sapcīt visiem iesāk pie Igora aizbraukt, ja? Zivju kotletītes, tas un zivju zupi, tas, kā es iedomājos par to pirmo gājienu, uzreiz jau es iekala. Un tad svētdien mēs ejam līdz Kolkai, un Kolkā attiecīgi koncerts. Un varētu teikt, ka tāda diezgan kristības bija, jo sestdienas pirmo dienu pusceļš bija fantastisks, sagaida saulīt un viss ļoti labi. Un tad pārvadamos pāri Irbas upītei, un tur kā ieslēdz lietu tā arī līdz rītam, un nākamajā dienā cilvēki mums kārtīgi izliedēja. Bet, principā, mēs sapratām, ka tas ir sliktākais, kas var ceļā notikt, ir kā lietus. Bet, ja attiecīgi, ja ir pareizā uniforma, bet tēvs un lietas metās, tad ir labi. Galvenais, lai ir silti un pats savs. Jā, ļoti forši ir Kolka, tas visiem saprotams un nav nemaz tik tālu no Rīgas, bet nākošais pārbaudījums mūs gaidīja Zilupē. Zilupa tas ir ļoti tālu no šejienes, bet Zilupa mums tā pārsteidza, ka tāda pasiena un tur tās mazās kapsētiņas un kapsētiņās, tur tādas baznīciņas un ļoti internacionāla publika un domājam, kā tagad notiks Zilupē estrādē koncerts, jo mēs zinām, ka Zilupē 90% iedzīvotāji runā krievu valodā. Un kā viņi vispār sapratīs, ko mēs dziedam un kā tas viss būs. Bet es nezinu, kā tas nokārtojās, ka mūsu mūziķis bija Kaspars Zemīts ar ģitāru. Un Kaspars Zemīts, kā sāka spēlēt romances, tā viss estrāde pieklusa.
Un pēc tam iedzīvotāji nāca un teica paldies, ka nekas tāds Zilupē pēdējos 20 gadus ar viņiem nav noticis. Un neviens nav atbraucis, neviens nav runājis. Bet vēl lielāks pārsteigums mums bija, ka pa otru pusi robežai bija gājuši Krievijas iedzīvotāji no Sebežas, atbalstot mūsu gājienu. Viņi pārnāca pāri Zilupē, pāri pa robežu. Viņas visus nepārlāja, tikai dažas. Un viņi teica, malaci latiši. Teica runu, un viņiem bija vesels deju ansamblis, ko viņi gribēja tur ievest iekšā. Atļauj tikai 2 ievest, un tie 2 mums parāda demonstrējumu nodeļojumu. Tas arī bija grandios, vienkārši par Krievu tautības deju tiešām bija iespējams. Mēs esam jau 9. 8. noslēgts, vēl 7 priekšā. Jā, mums 8 gājieni šobrīd jau ir noslēgti. Mēs esam gājuši gan Leišmalītē, gan pa Māras ceļu, gan pa pie jūras ceļu. Starp citu, vienu dienu mums sanāca, ka izziņoja tādu vētru, ka mēs vienu sestdienu neaizgājām, jo mums bija jāiet gar jūru un bija milzīgs vējš, un mēs noiesim Artūru to dienu pie tevis kādā reizē. Nu, ko? Varbūt viena dziesma? Jā, varam vienu dziesmu darīt tādu mazu stāstiņu. Šī arī dziesma, kas ir radusies kaut kādā sajūtu ietekmē un lasot Imanta dzeju. Un tā melodija radās, un tad, kad es sāku domāt, kāpēc tieši tas dzejo, tas ir dzīmīgi, ka tie dzejo lielākoties viņus kāds nolas vai kāds iedod. Nav tā, ka es pats pa viņiem tur dikti meklēju, un tad es sapratu, ka katrs dzejos un katra dziesma, kas rodās, ir tāpēc, ka kaut kas uzrunē, kaut kas norezonē, vai kāds vārds, vai kāds teikums, vai kaut kāda ideja, kāpēc tad man šī doma un tā melodija rodās. Un šajā dzejolī man ļoti, ļoti uzrunāja un vienkārši fascinēja tā vieta, ka no nākotnes es skatās, viss ir pērns. Vecāmāte teica, Dievs nav mazais bērns. Viņš stāv tur nākotnē, viņš redz, kā vārpus vārpo, viņš arī redz, kā es te maziņš kārpos. Ka Dievs visu redz, attiecīgi noteikti tajā ceļā viņš arī redz, un zīmīgi bija, kā Žaneta arī teica, ka Imants arī bija savu ceļu ejot, arī bija redzējis šo sajūtu un bija viņu piefiksējis, un tā sajūta tiešām ir, tad, kad to ceļu iet, tā klātbūtnes sajūta, un tas, ka mēs tiekam pieskatīti, un ka pa mums rūpējās, tā ir tā sajūta, un tieši tāpēc viņi ir, iespējams, tāpēc ietērti dziesmā. Nākotnēs, ja skatās, viss ir pērns. Man vecā māte teica, Dievs nav mazais bērns. Viņš stāv tur nākotnē, viņš redz, kā vārpas vārpo. Viņš arī redz, kā es te maziņš kārpos. Kas sārūsēs, lai rūs, visi iet un plūst. Tur, kur viņš stāv, tur jaunas zvaigznes būs. Kas sārūsēs, lai rūs, visi iet un plūst. Tur, kur viņš stāv, tur jaunas zvaigznes būs. No nākotnēs, ja skatās, viss ir pērns. Man vecā māte teica, Dievs nav mazais bērns. Viņš stāv tur nākotnē, viņš redz, kā vārpas vārpo. Viņš arī redz, kā es te maziņš kārpos. Kas sārūsēs, lai rūs, visi iet un plūst.
svaigs nebūs. Bet kā mēs to ceļu iezīmēsim? Mēs tagad ejam, paši beig priecīgie, visi beig priecīgie, bet tā doma ir tā, ka mēs to ceļu atstāsim kā dāvanu Latvijai, Latvijas 100-gadē, un īstenībā tagad tie 2,5 gadi ir tāds kā atklājuma ceļš, ka mēs atklājam, meklējam labākos ceļus un takas, un tad no 18. gada, no 21. jūnija, kad mēs aicinām visus uz atklāšanu un visus latviešus nostāties uz robežām, gan Latvijā dzīvojošus, gan ārzemēs dzīvojošos Latvijas un apskaut un apmīļot Latviju, mēs nolēmām, ka vajag ierakt tādus stabiņus, ceļa stabus. Un mums ir brīnišķīgi partneri Latvijas valsts meži, un mēs esam dažus stabiņus jau ierikuši. Pirmo mēs ierakām Kolkā, jūs nonākat Kolkas ragā, jūs redzat mūsu pirmo stabu, un mēs esam ierikuši Kārsavā, esam ierikuši Kalnos, Leišmalē un Salacgrīvā. Un Salacgrīvā. Un tā, ejot, mēs iezīmēsim ceļu, un 18. gadā mēs būsim vienīgā valsts pasaulē, kurai apkārt ir iezīmēts ceļš. Tas nav skaisti. Un piepildījuši imanta sapni, kādreiz tā jābūt, apkārt Latvijai ies ceļš. Tad mums ir palikuši vēl 7 gājieni, mēs aicinām ceļā, un tagad visi, kas domā, ko es, un kā tad mazākam gājējam ir 3 gadi, un 2 dienas ar mums kopā gāja Juris Strenga, 79 gadi, un ne tikai gāja, bet arī lasīja Janševska dzimteni visiem jauniešiem priekšā. Un tas bija interesanti, ka Juris tik interesanti izlasīja tādu gabaliņu no dzimtenes, ka jaunieši sāka meklēt internetā, kas tas tāds ir, kas tas pa autoru, kur viņš, kāpēc viņš tik interesanti sarakstījis. Tas arī bija tas, ka mēs ceļā apstājamies, mēs ceļā lasam, mēs ceļā vērojam. Ja man saka, ceļš ir stils, izvēles stils, ko tu izvēlies. Vai, ja tu neesi ceļā, tad tu esi nogājis no ceļa. Loģiski, vai ne? Ja tu neesi uz ceļa, tad tu esi nogājis no ceļa. tas ir... jā, un tā mēs... Fonds Viegli, Ziedoņa muzejs un 1836 kopā ejam, dziedam, skaitam, veidojam Ziedoņa muzeju, solīt pa solītim un gatavojam dāvanu Latvijas 100-gadēju. Jā, tieši tā. Vēl vienu dziesmu uz atvedām. Kā Žaneta teica, tieši tā mēs aicinām visus, jo Es varu uzdot jautājumu. Lūdzu. Man bija. Lūdzu. Kad Ziedmans gāja, viņam jau bija nolūks uzrakstīt. Radās Kurzemīte, radās ceļa sentiments un būtu arī Leišmalīte. Vai jūsu gaida atspoguļosies fotofono rakstā? Enriko, tā ir tava tēma. Paldies jums par jautājumu. Kāds no jūsu gaida var rakstīt ceļojumu dienas grāmatu, kādi cilvēki piedalījās, ko jūs varējāt varbūt tur sastāvēt? Lai tas paliek pēc tam dokuments visu Latvijas robežu rītā. Savādāk, ja tā ir tāda no savām priekām. Jā, ļoti labs jautājums. Atbilde ir zibenīga un atbilde ir jā. Mēs veidojam filmu, tiks veidota tāda iedvesmas filma par Latvijas ceļu caur 4 gadu laikiem. Tātad kā cilvēki dzīvo uz ceļa, kurus mēs esam satikuši, kā šis ceļš vijās. Tad būs tāda sajūtu filma, kur tiks intervēti arī cilvēki uz vietas, tie dzīvojošie tāda, kā tas ceļš veidojās, kā viņš iet. Tad jūs pieminētā grāmata, arī tiks uztaisīta tāda grāmata, arī attiecīgi ar vietām, ar dažādiem smukām bildēm un arī caur 4 gadu laikiem. Un ļoti praktiska grāmata, turisma ceļvedis. Attiecīgi tas cilvēks, kas iet, viņam ir uz rokas grāmatu, viņš redz, ka tajā var vietā palikt, tur viņš var uzēst. Un tāda ļoti
Jā, tā kā tā šīs lietas mēs pie tā strādājam, apzinām un veidosim. Latvijas 100-gadē tā ir dāvana, jā. Brīnišķīgi, vēl viens jā. Jā. Kā jūs iedomājieties veidot to ziedojumu muzeju, kas pašlaik ir bibliotekas Virbulis? Koncepcija. Man ir kāda doma par to, kā jūs to iedomājat? Tad, kad mēs runājām par to, kas ir Ziedoņa muzejs, tad ļoti daudz Imanta līdzgaitnieki teica par to, ka Imants ir tāds nozīmīgs Latvijā ar to, ka viņš ir gan dzejnieks, gan publicists, gan arī cilvēks, kurš ir izdarījis kaut kādas nozīmīgas lietas un idejas Latvijai. Un ņemot vērā un respektējot Ziedoņa gribu, ka Murjāņi ir par jaunradi, par jēgpilnām sarunām, tad mums pacēlā tāds jautājums, bet kā mēs varam sabiedrībai parādīt Imanta Ziedoņa kultūras mantojumu, sarakstīt to un runāt par Ziedoni. Un tad es gāju uz Rīgas domi un runāju ar cilvēkiem Rīgas domē, un viņi bija iecerējuši Rīgā nosaukt kādu ielu Ziedoņa vārdā, un es zinu, ka Imants ļoti negribēja ielu, un es teicu, ziniet, Imants ļoti negrib to ielu. Viņš patiešām to negrib, un viņi tā kā sabēdājās, un es teicu, man ir ideja, izveidosim Rīgā Ziedoņa radošo centru, kur runāsim par Ziedoni, lai tas būtu tā kā, teiksim, vairāk par viņu. Un tad Andris Amerikas teica, klausies, Žanet, man Rīgā ir 26 bibliotekas, kuras lūdzās pēc rekonstrukcijas. 26. Apbraukā 26, izvēlies vienu, rekonstruēsim, lai ir Rīgas pilsētai un bibliotekai labums, izveidosim šo biblioteku labāku, skaistāku, un tā būs vienkārši bibliotekas Virbulis, un tāpat laikā tā būs vairāk orientēta uz Ziedoni, uz Ziedoņa kultūras mantojumu, un tātad šobrīd Rīgas doma ir pieņēmusi lēmumu, ka uz Latvijas 100-gadu Rīgas doma rekonstruēja biblioteku uz Virbuli, Lapielā 24, ļoti maziņa, ļoti jauka, ļoti mīlīga biblioteka, darbs pie visas, Kalniņā darbs pie izveides vēl tikai notiek, Ādrenskalnā darbs pie izveides vēl tikai notiek, to mēs darīsim kopā ar Rīgas domu, ar bibliotekāriem, Pie visu tā, ko jūs teicāt, es gribu teikt, un man likās, ko vajadzētu. Viņa varētu turpināt būt biblioteka, bet viņa kā skolas specializējas uz matemātiku, pat uz sportu, viņa varētu specializēties uz Ziedoņa laiku literatūrā, uz Ziedoņa kultūras telpu tajā laikā. Un viņa nevajadzētu ne pirms Ziedoņa daudz, ne arī tagadējos, bet tur vajadzētu Ziedoņa laika biedrus redzēt. Tur varētu palasīt, ko rakstīt laikā žurnālā Daugavā, ko rakstīt Karogā, ko rakstīt literatūra un māksla, ko rakstīt žurnālā māksla, jo māksla arī kultūras. Liels paldies, brīnišķīgi ideja, un tiešām liels paldies. Tā ir kultūras telpa, kurā tu veidojas cilvēks, un kurai viņš atkal dod atpakaļ. Un vajadzētu aprobežoties tieši, un tas ir padomu periods. Nosauksim to par Ziedoņa periodu. Liels paldies jums, un mēs esam tikai ceļa sākumā, un tas, ko mēs skaidri zinām, ka Imants bieži saka, viņam nepatika Rīga. Nepatika, un ka viņam patika iet dabā, bet divas lietas Imantam Rīgā patika ļoti. Divas. Viens staigāt pa parkiem, un Zvirbulis ir parkā, un otrs no kafēnīcas uz kafēnīcu. Nav nekā skaistāka, ja kā sēd ar kafēnīcām, pļāpāt ar meitenēm. Un šī biblioteka Zvirbulis būs biblioteka, muzejs, kafejnīca, Zilais zirgs. Tā kā to mēs jau esam tā izdomājuši, un paldies par brīnišķīgo priekšlikumu. Viss ir laikmets, un tad jau mums jāaicina arī būs vāciešu muzejas palīgā, jo arī mēs tepat kaimiņos, jā, paldies jums. Varbūt vēl kādam jautājumam pirms Enriko pēdējās dziesmas šodien. Jā, tā mēs esam sastāstījuši, kā tas viss sākās, kā tas viss veidojās, un tiešām tāds arī ir. Un nākamā dziesma ir par mazu brūnu teliņu. Tad mūsu mazs brūns teliņš pie vienas sestdienas vakara Tautas nama arī sagaidīja, viņš turpat ārā ganījās,
Un šī dziesma vienreiz arī tika veltīta viņam. Bet savukārt, kā es minēju, ka man dzējoļos kaut kas uzrunā, tad šajā dzējolī man uzrunāja tas, ka mēs varam darīt kaut ko no nebijušā. Pat, ja mēs neesam to darījuši, mēs tiešām varam to darīt. Un pilnīgi viennozīmīgi mēs katru reizi, vismaz tur, kur es eju, tajos pārgājumos, es tur neesmu nekad bijis, man ir katru reizi kaut kas no nebijušā. Tāpēc šī dziesma ir, šie vārdi man ar to uzrunāja un radās šāda noskaņa, ko nosauksim par mazu dziesmību. Un kamēr mans brūsteliņš caur dūnu govīri, jūs arī varat paspēt, kaut ko vēl padarīt. Un kamēr mans brūsteliņš caur dūnu govīri, jūs arī varat paspēt, kaut ko vēl padarīt. Necerību tad fāzi, spraust pilnu puķu kādiem, vai vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem. Necerību tad fāzi, spraust pilnu puķu kādiem, vai vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem. Vai piepildīt šo saimi, šo sētu un šo namu, šo tautu un šo zemi ar kaut ko piepildām. Vai piepildīt šo saimi, šo sētu un šo namu, šo tautu un šo zemi ar kaut ko piepildām. Kad vakar zelta zvaigznes, kā mākslinieks vieštušā, jūs arī varat darīt kaut ko no nebijušā. Kad vakar zelta zvaigznes, kā mākslinieks vieštušā, jūs arī varat darīt kaut ko no nebijušā. Un kamēr mans brūsteliņš caur dūnu govīri, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Un kamēr mans brūsteliņš caur dūnu govīri, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Kad vakar zelta zvaigznes, kā mākslinieks vieštušā, jūs arī varat darīt kaut ko no nebijušā. Kad vakar zelta zvaigznes, kā mākslinieks vieštušā, jūs arī varat darīt kaut ko no nebijušā. Un kamēr mans brūsteliņš caur brūnu govīri, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Un kamēr mans brūsteliņš caur brūnu govīri, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Paldies, draugi. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, Enriko. Jā, paldies, Žaneta. Paldies jums. Paldies, Ieva. Paldies. Sāciet. Paldies. 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 Daži ceļoji varbūt kāds nodarījums. Jā.